Sveiks! Šorīt saņēmu vai ieraudzīju vienu ziņu no viena klienta, kuram ir bijušas galvas operācijas, sarežģītas procedūras, un viņš 3 gadus nav kustinājis kāju. Viņš var pārvietoties, bet ir tāds pirkstus kājas un tāds. Un viņš raksta, viņš pat video iesūtījis, ka pēc 3 gadiem un Riga Brain seansiem viņam atjaunojušās kustības. Kā tas ir iespējams, vai tas ir iespējams? Ir līdzīgi gadījumi. Es, protams, vēl parunāšu ar viņu, pirms saka, jā, ka tas patiešām ir tā. Bet īstenībā mums praksē ir tādi gadījumi, kad, piemēram, cilvēki no pēc insulta, pat pēc 15 gadiem atgūst kādu funkciju. Piemēram, vienam kungam bija rīšana pēc 3 insultiem. Viņš varēja norīt, bet viņam vienā pusē bija grūtības norīt. Un pēc kādiem pāris 10, 11, 12 seansiem viņš saka, viņam atjaunojās rīšana. Tāpēc vienam kungam viņam pāri pa 80 gadi, viņam arī pēc insulta bija dzirdības samazinājusies. Viņam atjaunojās dzirde. Šie seansi, viņi nestrādā kādu funkciju atjaunošanu, bet viņi strādās to, lai smadzeņu viļņu sinhronizācija atjaunojas. Un ja viņi atjaunojās, kas saka, olā, un tāpēc ir, es saku, ka praktiski viss ir iespējams, kas viens smadzenēm ir iespējams, un tā kā smadzenēm ir ļoti daudz iespējams. Un zini, kurš ir viens no kavējušiem faktoriem? Tie esam mēs paši. Mēs paši esam viens no kavējušiem faktoriem. Tāpēc man ļoti patīk arī vakar runāja vienu ļoti gudru cilvēku. Un viņš, tad diskusija mums bija, vai saruna drīzāk. Un tad man ļoti patīk tāda viena doma, kad tev ir jāuzstāda mērķi, un tieši ar sportu runājām, tev jāuzstāda mērķi, kas ir augstāki par to, kam tu vispār pats tici. Es saku, ka tev jātic vairāk nekā tu tici. Tāds maziņš kalamburiņš. Bet, lai izdodās, un jā, ja kas zvani raksti, un daudzām lietām ir risinājums, kas ir tepatās.